Kolēģi, paldies tiesību sarga ziņojumam. Es gari nerunāšu. Tiešām dokuments ir diezgan garš, izsmeļošs, tematu ir daudz, un tiesību sarga birojām ir liela noslodze un jautājums, ar ko strādāt, un visiem tiešām varbūt ir grūti pievērsties un būs arvien jauni jautājumi. Un viens no tiem tiesību sarga ziņojumā apskatītiem ziņojuma tematiem ir tiesības uz darbu, ko jau arī šeit kolēģi šo aspektu šeit minēja. Un tad paturpinot tēmu par lingvistisko diskrimināciju, mēs, Jaunās vienotības deputāti, jau aizvadītajā gadā, tas bija 12. maijs, vērsāmies pie tiesību sarga, kur mēs lūdzām pievērsties jautājumam, kur latviešu jaunieši tiek diskriminēti darba tirgū, notiek šī lingvistiskā diskriminācija, un mēs līdz galam tomēr nejutāmies sadzirdēti, kā redzam arī ziņojumā šis jautājums nav iekļauts, un mēs tomēr aicinām nākamajā gadā pievērsties šim jautājumam. Arī Saeima darīs savu darbu, tas, kas viņai ir jādara, bet arī tiesību sargam būt atklātam uz mums ar nākt uz sadarbību. Un es tomēr vēlos arī nosaukt tos deputātus, kas šo vēstuli parakstīja. Tie visi bija uz to brīdi un ir par 40 gadiem jaunāki un paši ir saskārušies ar šo savulaik diskrimināciju. Un tas ir Edmunds Jurēvits, Agnese Krasta, Gatis Liepiņš, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Atis Labucis, Zane Skuiņa Rubene un Mārtiņš Fels. Tā kā aicinām tiesību sargu arī nākamajā gadā pievērsties jautājumam par lingvistisko diskrimināciju darba tirgu. Paldies!